Labdien! Šodien mēs pagatavosim maciņam draudzīgās receptēs kopā ar Lidl, un kā pirmā tā būs garda tomātu zupa ar zivi un pupiņām. Sāksim mēs ar to, kad satīrīsim ķiplociņus labi daudz un sagriezīsim dzeltenos tomātus. Rudenim nākot nežēlosim antihistamīnus savai imūnsistēmai. Kamēr mums gatavojās tomāti, sagatavosim zīvi cepšanai krāsnī. Man šeit ir forša mēncas fileja no Lidl, kas starp citu ir ar MSC marķējumu, jau atkausēta. Pareizi atkausēt zīvi ir ielikt uz nakti to leduskapī, bet ja esat steigā, tad to var izdarīt pusotru stundu ieliekot augstā ūdenī. Zivs gatava, liekam krāsnī apmēram uz 10 minūtēm. Mēs varam zupai pievienot arī buljonu, man jau te viņš ir sagatavots. Zaļumiem pievienosim mazliet olīveļas. Zivs ir gatava. Zivi mēs šoreiz klāt nejauksim. Ja gadījumā jūsu ģimenē ir kāds, kas zivi neēd, tad ir iespēja ēst arī brīnišķīgu pupiņu un tomātu zupu bez zivs. Labā ziņa par šo recepti. Viņi ir ne tikai maciņam draudzīgi, bet arī mēs viņu pagatavojam nepilnas stundas laikā. Tātad viegli, ātri un gardi pagatavojam recepte, kas būs draudzīgi jūsu maciņam un arī vēderam. Lai labi garšo!